Rīgas Dinamo 7. kontinentālās hokeja līgas sezonu ir uzsākusi ar pirmajām 3 mājas spēlēm šeit arēnā Rīga. Esam izcīnījuši 3 punktus pirmajā atklāšanas spēlē pret Minskas Dinamo. Šovakar pirmo savu uzvaru 7. kontinentālās hokeja līgas sezonā izcīnīja līgas debitantu hokeja klubs Soči no Sočiem. Mūsējos viņi šovakar apspēlēja rezultātu 2-1. Vārtus otrajā trešdaļā ar labu metienu atklāja pretinieku komandas mazākais, bet ātrākais spēlētājs Mihails Aņīsins. Pirms tam viņš bija nopelnījis lielo noraidījumu 2+2. Padomājot, kas kā ir jādara uz noraidīto soliņu, viņš momentāli iznāca ārā pēc 4 soda minūtēm un guva savus pirmos vārtus šajā te spēlē. Uzreiz pēc spēles arī viņš padalījās ar komentāru, par ko viņš domāja uz noraidīto soliņu un kā viņam izdevās pārspēt Jākubu Sedlačeku. Во-первых, поздравляю с первой победой в сезоне. Каково это, какие ощущения, когда команда наконец-то побеждает? Очень приятно, поэтому сейчас немножко на эмоциональном подъеме. Мы все-таки для нашего клуба это первая победа в КХЛ. Поздравляю всех болельщиков. Про игру. Когда получил 2+2 удаления, что ты думал на скамейке штрафников? Думал, как бы нам не забили гол, что подвел ребят. Но, слава богу, все обошлось. Я очень рад. И спасибо ребятам, что выстояли. И потом сразу, как вышел на лед, отличился и открыл результат. Как это получилось? Саша Щербина очень здорово отдал пас, и мне ничего не стало делать, как замкнуть. Это заслуга Александра. И все-таки, когда Рига тоже выровняла счет 1-1, все-таки смотрел, куда отдавал пас или просто отобрали шайбу? Отобрали. Я там виноват, да. Хорошо, поздравляю с первой победой. Спасибо. Rīgas Dinamo panāca izlīdzinājumu spēlē 1-1 otrās trešdaļas pašā sākumā, kad precīzi bija Mārtiņš Cipulis. Tiesa gan atkal notikuma epicentrā bija pretinieku mazākais uzbrucējs Mihails Aņīsins. Mūsu vārtu autors Mārtiņš Cipulis pēc spēles uzslavēja savu partneru Miku Indrašu, kurš apzaga pretinieku komandas spēlētāju, tādējādi ļaujot Mārtiņam izlīdzināt spēles rezultātu. Mārtiņš pēc spēles. Šodien, diemžēl, ar 1-2 debitantiem Sočiem piekāpāmies, bet vienīgos vārdus tev izdevās gūt. To epizodu var nokomentēt. Aņīsins teica, ka jūs atņēmāt viņam ripu. Izskatījās, ka viņš neprecīzi piespēlēja. Principā Induls tur labi nospēlēja. Es uzskatu, ka viņš viņam atņēma ripu. Un, principā sanāca tāds diezgan veiksmīgs gols. Tas, ko neiemet vairākumā, ko man Induls iedeva, ko man vajadzēja iemest, tur es neiemet. Un tagad, principā, moments bija tāds 50-50, vienkārši paveicās un iekrita. Soči bija labāk šodien ar to rezultātu 2-1, ka viņi uzvarēja, vai tomēr nepaveicās kādā epizodē? Es uzskatu, ka nē. Mums bija ļoti pietiekami daudz labu momentu, kurus mums vajadzēja realizēt, un es domāju, rezultāts būtu visam savādāks uz mums. Kāds noskaņojums komandai tagad pirms izbraukuma tūras? Labs. Dzīve jau ar to nebeidzās. Rītdien jauna diena un turpināsim. Veiksmi! Diemžēl nosargāt neizšķirtu 1-1 mūsējiem neizdevās, jo trešās trešdaļas vidū pretinieku komanda izvirzījās vadībā. Varbūt neprecīzi nospēlēja mūsēji aizsardzībā, varbūt pretinieki bija nedaudz veiksmīgāk. Pēc spēles par šo epizodu lūdzām sniegt komentāru mūsu komandas kapteiņa asistentam Pjotram Счастливым. Получается, что вторая команда в последних 2 домашних играх побеждает первый раз в этом сезоне. Локомотив и сейчас ХК Сочи. Почему так? Сегодня намного лучше играли, чем с Ярославлем. Единственное, было очень много моментов. Во втором периоде большинство создавали очень и не смогли забить. Это повлияло на игру, наверное. И все-таки в третьем периоде смогли, забили 1-1. И, наверное, моя ошибка была там в обороне, сыграл плохо. И за счет этого, наверное, и пропустили второй гол. Какая атмосфера в команде после этих 2 поражений? Ну, будем настраиваться на выезд и будем стараться в каждой игре выиграть и взять 3 очка по максимуму. Как игроки чувствуют ли, что трибуны не такие полные, как обычно? Ну, конечно, хотелось, чтобы полную трибуну, как в первой игре, и связано, наверное, с рабочим днем. Но будем ждать выходные, чтобы побольше приходил болельщиков поддерживать. Хорошо, спасибо, удачи. Lai arī pēdējās 2 mājas spēles mūsējiem neizdevās iepriecināt vismaz ar rezultātu mūsu skatītājus pēc spēles, mūsu līdzjutēji joprojām smaidīja un bija optimisma pilna. Lai arī bija savs viedoklis, kas ir jāmaina komandā, lai spēles sniegums uzlabotos. Vārds līdzjutējiem. Kāds noskaņojums līdzjutējiem? Nu, diemžēl 2 pēdējās mājas spēles ir zaudētas, bet jūs smaidat? Nē, nu, protams, vienmēr ar savējiem, ar Dinamo un tā. Kā no tribīnēm izskatījās, kas pietrūk šodien?
Nezinu, kaut kā nebija tas, nezinu, saspēle vai pietroka vai nebija cīņas. Ne cīņas sports jau vienmēr ir, bet kaut kā. Kā izskatījās līgas debitanti Soči, kā pirmo gadu līgā? Sočiem mazākums labs bija. Kā jūs domājat, turpinājums tagad izbraukums būs vieglāk, grūtāk? Ar cik punktiem mājās atgriezīsimies? Ar visiem. Nē, kamēr jūs stāvat sasniegumā braucot projām, kā jūs domājat, kas šodien pietrūka mūsējiem? Kas pietrūka? Komandas kapteinis Tikai komandas kapteinis? un veiksme. Kur veiksmes slēpās? Es domāju, ka pa daudz maiņas maina. Jā, nav maiņas saspēlējušās, nekas nenotiek. Izbraukumā būs labāk? Es domāju, ka jā. Pievienojoties Piotram Šisļīvajam, mēs līdzjutējus Rīgas Dinamo komandu klātienē aicinām atbalstīt jau nākamajā mājas spēļu sērijā, kad lielais hokejs Arēnā Rīga atgriezīsies septembra beigās. 23. septembris būs pirmā mājas spēle pēc pirmā mūsu izbraukuma, kad mūsējiem priekšā stāv 4 grūtas spēles – Nižņikāmska, Toljatī, Čeļābinska un Hanti-Mansīska. Sekosim līdzi mūsu komandas sniegumam neklātienē, izmantojot sociālos tīklus un televīziju. Un mēs jūs visus gaidām vēl kuplākā skaitā atpakaļ šeit arēnā jau septembra beigās. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, speciāli priekš jums Dinamo TV.